Pagājušajā reizē mēs iesākām Elifāza runu, kad pēc 7 dienām klusēšanas, kā mēs to lasām, Ījabs bija atvēris savu muti un nolādējis to dienu, kad viņš tika ieņemts un piedzim to ciešanu dēļ, kas viņam bija jāpiedzīvo. Nu, un tad sāk runāt arī Ījaba draugi. Atcerēsimies, ka visas šīs lietas, kas ar Ījabu bija notikušas, pēc Dieva pieļāvuma notika, kā tā vēlna naida izpaudums un skaudības izpaudums pret to, ka tik augstu tiek vērtēts viens pīšļu cilvēks, kuru taču nevar salīdzināt ne ar kādu eņģeli. Dievs visu savu dēlu sapulcē, kas varētu būt eņģeļi un kādi varbūt pilnību sasniegušo taisno gari, kā mēs to lasām. Viņš saka, redzi, vai ir kāds kā Ījabs, mans kalps? Viņš ir taisns un svēts visās lietās. Iedomājieties, kas tas vēlnam bija par ārkārtīgu dūrienu viņa skaudīgajā sirdī. Kā? Taču viens pīšļu cilvēks, tāds pats grēcinieks kā visi citi. Kāds tur labums no viņa varētu būt? Un tad mēs redzam, kā vēlna naids bez žēlastības nāk pār Ījabu. Viss šīs mocības, kur viņam tiek atņemta manta un bērni, iet bojā visi viņa bērni, viņa sieva, ar tā kā gandrīz vai nostājas neticīgās pasaules pusē, protams, nevar tā to līdz galam teikt. Un tad pēc tam, kad vēl aizvien Ījabs turas pie savas taisnības, un atkal nākamā reizē vēlns tā kā paliek te vai kaunā visu Dieva dēlu vidū, jo viņš jau gan ir kūdījis Dievu vai kārdinājis Dievu pārbaudīt Ījabu, bet redz, Ījabs ir taisns, visās lietās palikdams uzticīgs Dievam. Aizvien vēl neapgrēkojas, turas ticībā. Un tad vēlns galvu likdams ķīlā, saka, ādu pret ādu. Bet, ja tu man ļausi viņu ar ciešanām saņemt, tad viņš atsacīsies tev taisnsejā. Un tad Ījabs sēžas pelnos, un kad sieva viņam saka, vēl tu turies pie sava krietnuma, nolād Dievu un miers, tad viņš sacīja, kā nejēgas runā, tā arī tu runā. Ak, labu gan no Dieva ņemsim, bet ļaunu to ne. Un visā, kas notika, Ījabs neagrēkojās ar savām lūpām. Bet tad nāk nākamais pārbaudījums, pēc kura vairs tā, kā mēs teicām, nevar vairs par Ījabu sacīt, jo viņa runa paliek rūgtuma pilna. Un tie ir viņa tā sauktie mīļie draugi, kas ir nākuši mierināt. Un pagājušajā reizē to Elifāza runu pārdomādam un apdomādami, kur Elifāz uzsāk runu, viņš saka, ja tev ko teiks vai izturēsi, bet kurš spēs klusu ciest? Šī Ījaba sāpju pilnā runa, viņam liekas kā tāds,
laikam lepnības vai paštaisnības ar izpaudums kā tālāk, jau, protams, tas arī izskanēs kā pārmetums. Jā. Un tad viņš uzsāk šo runu. Redzi, daudzus tu pamācīji, gurdas rokas tu spēcināji, klupušu cēla tavi vārdi, ļodzīgos ceļus tu stiprināji, bet pār tevi nāk tu neizturi, tevi piemeklē tu iztrūksties. Vai tava dievbība nav drošums tev un cerība tev taisnais ceļš? Atceries, kad gan šķīstais ir izdeldēts, kur gan taisnie iznīdēti. Un tad mēs runājām par to, ka tā Ījaba draugu, ja tā varētu sacīt, neizpratne, balstās tajā, ka viņi ir bauslības ļaudis. Un mēs jau iesākām to tēmu, pie kuras mēs vienotreiz vēl atgriezīsimies. Ar bauslību nekad nevienu nevar nomierināt. Tas jau ir tāda tēma, ko it sevišķi, kad evaņģēlijs tika gaismā celts no jauna reformācijas laikā, kur arī mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters klosterī smagas garīgas cīņas izcīnīdams savu necienīgumu apziņā un mēģinādams ar bauslības taisnību pastāvēt Dievu priekšā ar dievbību, ja arī ar savu grēku nožēlu un necienīgumu apliecinājumu un apziņu, ka viņš redzēja, ka viņš nerod miera. Viņš nerod miera pie savas sirdsapziņas, pie tās apsūdzības, ko viņa sirdsapziņa apsūdz par grēkiem, un viņš mēģināja visu darīt pēc iespējas perfekti. Atcerieties, varbūt filmā bija tāds skats, kā viņš grīdu mazgāja. Viņam bija dežūra klosterī, ka viņš mazgāja grīdu. Viņš tā to grīdu berza, ka tā grīda, kas bija tā parastā veidā mazgāta droši vien kādus 100 gadus pēdējos, tad viņš tur tām flīzēm vai tam dēlim, kas tur bija, viņš bija pilnīgi viņu baltu nomazgājis, bet tālāk jau viņš arī netika. Un tad tas klosteru priekšnieks garām iedams teica, tu dusmojies uz Dievu. Proti, ka viņš nevar būt tik labs, ka viņš nevar būt tik pilnīgs. Un vēlāk Luters, protams, kad evaņģēlija mācība ar Dievu palīgu nāca atkal gaismā, kad nāca gaismā tas žēlastības mierinājums, kas vienīgais var mierināt un iedrošināt cilvēku viņa bēdās, viņa cīņās. Tad viņš arī to prata novērtēt ārkārtīgi, un tad viņš stāstīja, kā tas bija arī tai mūku dzīvē, kur kādi brīnišķīgi svēti mūki, un tur bija minēts arī kāds ļoti slavens mūks, par kuru jau visi domāja, ka viņš ir absolūti svēts. Un atcerieties, toreiz jau tā labo darbu mācība bija tik tālu aizgājusi, ka mūki darīja labus darbus ne tik vien, ka viņu pestīšanai pietiek, bet viņi jau ražoja labos darbus priekš visiem, kas par lielāku vai mazāku samaksu tad pirka lūkšanu stundas, gavēņus, un tad to labā tad tika gavēts un lūgts, un psalmi dziedāti, un tad tie ļaudis tad varēja būt līdzdalīgi pie to mūku pārpalikušajiem labajiem darbiem. Un saskaņā ar viduslaiku tradīciju bija vienmēr ļoti svarīgs tas brīdis, kad cilvēks atraisās no šīs pasaules. Vai viņš paliek ticībā, viņš nepaliek. Kā viņš mirst, vai bailēs, vai ticības paļāvībā un stingrībā. Kas bieži vien notika, ka tie mūki, par kuriem domāja, ka viņi ne tik vien sevi ar saviem darbiem izglābuši, bet arī citus, nāves brīdī ir ārkārtīgi nedroši un izbijušies. Un tad nāk viņus mierināt, nāk tie pārējie mūki mierināt un saka,
Tu taču zini, ka tu Dievam esi kalpojis ar visu sirdi, ka tu esi bijis labs un taisns un tava dievbība ir bijusi pilnīga, cik daudziem tu esi palīdzējis. Nu, tev taču nemaz nebūtu jābaidās. Mums pārējiem varbūt jābaidās, kas neesam pilnīgi, bet tev taču nemaz. Un tad tie paštaisnākie no viņiem teica, es jau arī tā domāju, bet vai Dievs tā domā, es nezinu. Proti, šāds te pats bauslības mierinājums nāk no Elifāza mutes. Nu, ko tu satrauc? Tava dievbība taču ir tavs pamats, drošums tev, cerība tev, tavs taisnais ceļš. Nu, redziet, tātad, kādā izmisumā tas var iedzīt tiešām arī ļaužu dvēseli šāds te, nu, jā. Jo katrs cilvēks jau zina, cik viņš ir arī vājš un nepilnīgs, un Ījabs ar to ļoti labi saprot, bet tagad viņam liek tā kā gandrīz vai, nu, mierināt sevi ar to, ka es esmu pietiekami visu labi izdarījis. Es esmu pietiekami svēts bijis Dieva acīs. Vai tā var gūt mierinājumu? Nē, mierinājumu var gūt tikai tad, ja tu zini, ka tavs pestītājs par tevi ir miris, tavs grēkus izpirkdams, un viņa asiņu spēkā tu vari tapt šķīsts no visiem saviem grēkiem. Dieva darbs var būt par pamatu mierinājumam. Nevis tavu pašu darbu. Tikai Dieva žēlastības darbs Kristū vai tajos laikos, kā nākotnē skatīts, proti, vēl jau Kristus nebija vēl nepiedzīts, bet mēs redzam, cik daudz jau Ījabs par viņu zinās. Un tas būs viņa mierinājums. Bet, kad viņam tie draugi saka, nu tu taču kā, tu citiem palīdzēji, tu citus mierināji, mēs jau runājam arī par to, ka droši vien jau Ījabs jau citiem palīdzēja ne ar bauslību, bet ar evaņģēliju, ko viņš jau pazina. Arī viņa taisnība bija evaņģēlija taisnība. Un tā ir visa Ījaba grāmatas galvenā doma. Vai tā ticības taisnība, ko mēs iemantojam ticībā uz Kristus nopelnu, ticībā uz Kristus darbu, ir stiprāka par mūsu grēkiem? Vai ir stiprāka par vēlnu viltību, par visu pasaules naidu? Un atbildi ir jā, viņa ir stiprāka. Nu, lūk, un tad mēs arī iepriekšējā reizē tā sākām runāt par to, ka arī to 3 draugu, šo bauslības skolotāju, zinātāju, pratēju ierašanās ir arī vēlna darbs. Ar vislabākiem nolūkiem viņi ir nākuši. Bet kā jau tauta saka, ar tiem jau tā kā tiekot bruģēt ceļš ne uz paradīzi, bet uz elli. Viņš redzēja ticību un paļāvību uz Dieva žēlastību Kristū, tajā, kas bija apsolīts cilvēkiem. Tā bija tā taisnība, kas bija viņam, ne bauslības taisnība. Un, protams, kā arī šī ticības taisnība nesa augļus. Viņš bija pārāks par visiem arī savos darbos. Tā tas ir. Evaņģēlija taisnība nes darbus arī līdzi. Ja mēs tā skatāmies, apostols Pāvils bieži vien cīnās ar saviem pretiniekiem, kas saka, nu ja jau taisnība nāk no žēlastības un pestīšana nāk no žēlastības, tad ko tad mēs labus darbus darīsim? Darīsim tad sliktus darbus, lai vairoja žēlastību. Viņš teica, nekādā ziņā ne. Un viņš mācīja draudzei tādu dzīvi, kas bija daudz pārāk par visu bauslības skolotāju dzīvi, kuri deva 10. tiesu no dillēm un mētrām, kā pestītājs to saka. Bet žēlastību bija aizmirsuši. Tā kā arī šeit tas Ījaba gadījumā ļoti svarīgi.
Un mēs runājam par to atklāsmi, kas bija nākus pār Elifāzu, un tur skan šī balss. Un šī balss ir tāda ļoti savāda balss, un mēs runājam par to, ka šī ir ļaunā gara atklāsme, kur, kā Elifās 4. nodaļas 15. pantā sāk, dvēsma aizskāra manu vaigu, mati saslējās uz miesas, kāds stāves neatskārstu, tikai veidols acu priekšā, viegla vēsma un atskan balss. Vai cilvēks paliks priekš Dieva taisns? Vai radītājam šķīs liksies vīrs? Redzi, saviem kalpiem viņš neusticas, un saviem eņģeļiem pierāda vainu. Kur nu vēl tiem, kas mīt māla namos, kam pamati zemes pīšļos, nospiedīs tos kā kodes. No rīta līdz rietam tie jau sabirst. Neviens pat nemana, kā tie zūd. Vai telts virve tiem nesatrūks, tie mirs, bet gudrību nedabūs. Sauc nu, bet kas tev atbildēs, kuru no svētajiem tu vaicāsi? Ievērojot, ka šeit ir ļoti grūti pateikt, kur beidzas tā gara runa, proti sātana runa, un kur sākas Elifāza runa. Jo tālāk jau izskatās, ka tur jau moralizē Elifās. Nevis cilvēka dzimuma ienaidnieks velns apsūdz pat šai gadījumā vistaisnāko vīru. Kurš tad tur ir kā kode, ko Dievs jau ir satriecis? Kurš tad no viņiem tāds ir? Ījabs, protams. Protams, Ījabs. Savās mokās, savās ciešanās, savā briesmīgajā slimībā. Un tagad, velns ir mudinājis Ījabā draugus, lai tie nāk, un tā doma jau bija, protams, lai mierinātu. Bet mēs jau runājām, ar bauslību nevar nevienu mierināt. Tas būtu tāpat kā rungu glāstīt. Jo bauslība ir kā runga, kā veseris, kas klinti satriec. Ar to nevar mierināt. Jo vai nu tad tu atsaucies uz tādu cilvēku taisnību, kur viņš apzinās, ka viņam viņas nav, vai nu tad tu ar to pašu atsaukšanos jau viņu slāni ar bauslības briesmīgo pletni un pātagu. Mēs redzam šo balsi, kas ir pilna naida pret cilvēkiem, kur jau, kas tad viņš tāds ir, tas cilvēks? Tur ir tā balss, kas tad, kad Dievs rād, tā kā, vaicā saviem debesu iemītniekiem, eņģeļiem un pilnību sasniegušo taisno gariem, kurš vēl ir kā Ījabs. Tur skan šī balss, tu redzēsi, viņš jau ir liekulis, viņš jau viņā nav nec taisnības, nec svētuma, nec kā tam līdzīgi. Un tas izskan šeit. Viņš neusticas saviem eņģeļiem, pierāda vainu. Vai tad cilvēks paliks taisns Dievu priekšā? Jā, mums ir labāka taisnība nekā rakstmācēju farizēju taisnība. Mums ir Kristus taisnība. Kristus nopelns mums tiek dots. Ar to mēs būsim taisni Dievu priekšā. Ne ar savu taisnību. Un kam ir šī taisnība, tam ir pilnīgi viss nepieciešamais, lai Dievu priekšā varētu pastāvēt. Šeit 5. nodaļā ir 1. pants. Sauc bet kas tev atbildēs, kuru no svētajiem tu vaicāsi? Un šeit varētu tā saprast, un arī
vai mums ir kāds ar veco tulkojumu, vai kādu no veciem tulkojumiem? Raimonds parasti sēž. Jā, 5.1 lūdzu izlasīt. Sauc vien, varbūt radīsies kāds, kas tev atbildēs, uz kuru no svētajiem eņģeļiem tu gribi savu skati vērst. Jā, proti, kas viņu tad aizstāvēs Dievu priekšā? Kas tad būs tas, kas tad tev palīdzēs Dievu priekšā savu taisnību un savu dvēseli izglābt, savu taisnību aizstāvēt? Šeit ir tā kā tāds aizbildnis, daži tur tā kā tāda aizbildņa tēma, daži tur tā kā saskat, ka tur varētu būt tā kā tas kaut kāds sargeņģelis varbūt domāts, kas tā kā ir tam cilvēkam no Dieva pielikts klāt, lai tas varētu par šo cilvēku gādāt un tā. Varbūt. Katrā ziņā te ir runa par kaut kādu augstāku spēku, palīdzību un iesaisti visā šajā situācijā. Tātad tas visticamāk ir vēl tā paša gara vārds sacītais. Tas nav vēl Elifāza paša, bet tas ir tā gara sacītais. Vienvārds sakot, neviens jau tev nepalīdzēs cilvēku, ja tu pats nebūsi pietiekami svēts, ja tu pats nebūsi pietiekami labs. Neviens tev palīgā nenāks. Tikai tavu paša grēks tevi nogalēs vai tavu paša taisnība tevi izglābs. Tā ir vēlnišķīga mācība. Tik tiešām citādi to nemaz nevar nosaukt. Un tālāk tas pat izskatās tā kā pēc Elifāzes tālāk. Muļķi nogalē paša dusmas un nejēgu nokauj viņa dedzība. Es redzēju ģeķi laižam saknes, bet pēkšņi lāsts pār viņa namu. Viņa dēliem glābiņa nav. Vārtos apdala tos un palīgs nenāk. Viņa ražu badmi ir aprī, ir to paņem, kas zelkšņos izaug. Tver slāpstošie pēc viņa mantas, neba no pīšļiem nāk poss, ne no zemes dīkst mokas, jo cilvēks mokām dzimst kā zirgstis šķiļas augšup skriet. Dien pēc Dieva es zītos, es savas rūpes nodotu Dievam, kas veic lielas lietas, ko neizprast, un brīnumus bez sava skaita. Mēs redzam, tā Elifāza runa, viņa ir tāda, kur noteikti, ka daudz lietas, kad mēs lasām, mēs gribētu teikt, vai tad tā nav? Tas viss tā kā labi un pareizi. Piemēram, šis brīnišķīgais mudinājums. Dien pēc Dieva es zītos, es savas rūpes nodotu Dievam. Jā. Kas tur būtu tāds neatbilstīgs vai nepareizs? Protams, ka, jāteic, jā, tas ir tas, ko arī mēs tādos brīžos meklējam un domājam, un tas jau viss tā arī būtu. Bet redziet, ko tad pie Dieva meklēt? Kā tad tās savas rūpes nodot Dievam? Uz kāda pamata? Tas atkal iztrūkst. Līdz evaņģēlijam tas nenonāk. Tas nonāk līdz paša dievbībai, līdz tam, kā jau cilvēki arī bēdās, atceras par Dievu, ko viņi jau pirms tam ir aizmirsuši un tā. Savukārt tā pirmā daļa, ar mēs tā nevaram tā milzīgi iebilst, vai tā muļķi nenogalē paša dusmas un nejēgu nenokauj viņa paša dedzība. Tā mēdz būt. Jā. Bet, ja tu pats esi trāpījies tajos muļķos, kas tā dara, kas tad tevi glābs? Un vai tā mēs kādreiz netrāpamies šajos muļķos? Trāpamies, protams.
Uz ko tu mums cerē? Tālāk es redzēju muļķi, jeb ģeķi. Te redz vienā vietā muļķis, otrā ģeķis, jā. Es redzēju ģeķi laižam saknes, bet pēkšņi lās pār viņa namu. Nu, redziet, tas mudinājums jau ir tāds, tā kā, tev taču ar savu prātu jāsaprot, ka ja tu labu dari, tu labu saņemsi, sliktu dari, tad tu sodu saņemsi. Tad skaties, mēģini saprast un prasties, tad vai tu esi to gudro starpā, vai tu esi to nejēgu starpā. Un tas ir kaut kas tāds, kas arī atstāja iespaidu uz dēliem, viņa dēliem glābiņa nav, vārtos apdaltos un palīgs nenāk, viņa ražu badmi ir aprī, ir to paņem, kas zelkšņos izaugt, var slāpstošie pēc viņa mantas. Neba no pīšļiem nāk pose, no zemes dīkst mokas. Tāds nesaprotams laikam, ka vienāds sakot, tas nenotiek bez pamata. Es tā to varētu mēģināt saprast, ka cilvēki tā notiek. Bet visu to klausoties, un arī tas mēs vēlāk lasīsim, pie Ījaba parādās arī tāds iekšējs tāds protests un kritika ļoti pamatot un pamatīga pret šādu paviršu loģiku. Ja tu labs, tev labi klāsies, slikts, slikti. Kāpēc šai pasaulē tik daudziem nekrietniem ļaudīm, kuriem pienāktos ārkārtīgi slikts liktenis, tik labi klājas? Tu stāsti, Elifāze, tagad, ka tā jābūt. Paskaties apkārt. Tas protests radīsies pie Ījaba, protams. Pagaidām mēs tikai tā dzirdam to runu, un droši vien, ka tā runa jau te ir tāda stenogramma viņas dota, ja, tādā dzejā, bet viņa jau ir gara, un tur ir tādas lietas, kas tā kā būtu labas un pareizas, un būtu arī tādas, kas varbūt tādas nav. Tātad cilvēks mokām dzimst kā dzirkstis, šķiļas augšup skriet. Cilvēkam jau tiešām tā dzīve ir tāda, ka mēs nevarētu piekrist tiem, kas saka, ka cilvēks radīts laimē vai kaut kā tā. Katra cilvēka dzīves stāsts, ja viņš pilnībā izstāstīts, ir skumjš stāsts, protams. Bet ar to viss nebeidzas. Un tas ir tas, ko var iedot tikai īstā gudrība. Ja mēs domājam tikai par šīs pasaules norisēs, šīs pasaules dzīvi, un šai dzīvē notiekošo, tad mēs neredzam to ainu un līdz ar to nesaprotam to, kas notiek ar šai dzīvē. Mēs nevaram to nemaz saprast, ja mēs neņemam vērā to, kas ir aiz tā viss. Un tāpēc tā visa, šis mēģinājums iegūt gudrību, šīs pasaules lietas izspriežot un izdomājot bez evaņģēlija un mūžīgās dzīvības apsolījumu. Patiesībā sakot, ir nožēlojams un, maigi sakot, nepilnīgs un muļķīgs. Un šeit tālāk, dien pēc Dieva es dzītos, es savas rūpes nodotu Dievam, kas veic lielas lietas, ko neizprast, un brīnums bez savu skaita, kas lietiem liek nolīt pār zemi, un ūdeņus sūta tecēt pār ārēm, kas zemotos paaugstina un zudušiem glābiņu dod, kas viltnieku nolūkus sajauc, ka rokas tiem padoma nerod, kas gudros pašu viltībā notver un blēžu nodomus nepastāv. Dienā tos tumsa pārsedz, tie pusdienā grābstās kā naktī, no zobena, no viņu mutes, no spēcīgā rokas,
viņš bēduli glābi. Un nabagam cerība paliek, netaisnībai aizbāsta rīkle. Redzi svētīts cilvēks, ko pārmāca Dievs, neatgrūd visvarenā rīksti. Viņš ievaino, viņš arī pārsien, viņš satriec un viņa roka sadziedē. 6 reiz viņš tevi no mokām glābs, un 7 reiz ļaunums nesasniegs tevi. Bēdā viņš paglābs tevi no nāves un karā no zobena varas. No dzelošas mēles tu būsi paslēpts un nebaidīsies, kad nāks posts. Par postu un badu tu smiesies, no zemes zvēriem tu nebīsies, jo ar lauka akmeņiem derība tev un lauka zvēriem ar tevi miers. Tu atzīsi, droša ir tava telts, tu raudzīsi, mājvietā netrūks nekā, tu redzēsi, kā tava dzimta zeļ, un tavi dēsti, kā zemes zāle. Pilnā briedumā nāksi kapā, kā labības kūlis pļaujas laikā. Redzi, to izdibinājām, tā ir, uzklausi to un zinies pats. Redziet, šis jau ir tā atkal, kur mēs varētu teikt, vai tā viņš kaut ko šeit aplam pasaka. Nevaram jau teikt arī, ka tas viss būtu nepareizi. Tik tiešām Dievs spēj, un jā, ir arī tādi gadījumi, kad no lielām bēdām viņš ceļ atkal lielā godā un beigās galu galā jau grāmatas beigās, pēdējā nodaļā, pašā noslēgumā, mēs to lasīsim par Ījabu. Taisnība jau ir tanī ziņā. Bet tā nav visa taisnība. Jo galu galā, jā, kā zīme, tas notiks pie Ījaba. Bet vai tad tas bija tas, pēc kā viņa sirds asaroja? Vai tad tas ir tas, kas var piepildīt cilvēku dvēseles mūžības ilgas? Ir mūžība, tu esi līdz cilvēku sirdī, saka Salomons. Tas, ka tur atpakaļ atnāks manta, tu pēc tam vēl priecīgs dzīvosi, tev labi klāsies, tad tas evaņģēlijs, te mēs apstāsimies un pasakai beigas. Nē. Arī pēc tam vēl būs jāmirst. Arī pēc tam vēl viss būs jāatstāj. Arī tās vēl nav stāsta beigas, pat dzīves stāsta beigas nav izstāstītas. Tikai ir laimīgās beigas pasakai. Pasaku ir īstā brīdī jāpārtrauc stāstīt. Ka viss ir laimīgi. Un ka tālāk neviens vairs nejautā. Un pēc tam? Tā kā mēs redzam, cik nepilnīga ir šīs dzīves vērojuma taisnība. Jo tas, ko mēs apliecinām kā savu ticību, tas, kādēļ mūsu kungs un pestītājs ir tapis cilvēks, kāpēc izcietis nāvi un augšām cēlies, nav šāda fināla dēļ. Bet ir tāpēc, lai tur mūžībā, kad Dieva dēls sapulcēsies pie visaugstā troņa. Un Dievs rādīs, redzi, tie ir, kurš vēl ir tāds kā šie. Un arī mēs būtu tai pulkā. Lai mēs būtu par Dieva godības slavu, kā apostols Pāvils to vēstulē Kolosiešiem brīnišķīgi atgādina. Tur Dievu priekšā. Bet visi šie stāsti ir, viņi ir labi un pareizi, un ceļā viens otrs jau arī ir kā tāds labs pamudinājums. Te jau ieskanas, redzi svētīts cilvēks, ko pārmāca Dievs, neatgrūd visvarenā rīksti. To pašu jau arī jaunajā derībā vēstulē ebrejiem mīļais Klemens atgādina.
Kad ko Dievs mīl, to viņš pārmāc un šaus katru bērnu, ko viņš pieņem. Tas jau ir tā. Tas ir tāds brīnišķīgs tāds pamudinājums pats par sevi. Mums šai dzīves ceļā tā stiprināt, un viņš ievaino, viņš arī pārsien, viņš satriec viņu rokas atdziedē. 6 reizes viņš tev no mokām glābs, un 7 reizes ļaunums nesasniegs tev, vai 7. reizi, grūti pateikt, jā. Kā būs tas vecajā 19. pants? 7. vairs bēdas tev neskars. Jā. Tur ir tā, ka tur ir dažādi tulkojumu varianti iespējami, vai 7 reizes, vai 7. Tas ir tas, kā mēs to paši spējam salikt kopā, jo acīm redzot, tas tā īsti valodā nav noteikti izteikts. Jā, tas ir. Jā. Varbūt, ka tā, ka te jau nav runa par 6 reizēm vai 7, bet savā ziņā, ja tas ir 7. ļaunums nesasniegs tevi, tad te varētu, protams, alegoriski runāt par šīm 6 reizēm, kā 6 radīšanas dienu sakarā, kā šai radības pasaulē piederošas, un tad 7. ir tas dievišķais sabats, kas tev sagaida, jeb mūžīgā dzīvība, atdusa, kurā mēs varēsim ieiet. Tātad, kā arī šīs nedēļas 6 dienas, un 7. ir sabata diena svētīt tam kungam. Un tad tur būs tas glābiņš no ļaunuma. To mēs tas nebūtu teoloģiski nepareizi, tā teikt. Tanī ziņā jau tur ir ļoti tāda laba doma, ko kristīgā draudzē arī bieži vien, tad to atceras kristieši savos pārbaudījumos, un te pat varētu Elifāzu citēt arī. Nav tā, ka neko no tā, ko viņš ir sacījis, mēs nevarētu ņemt kā tādu labu arī lietojamu padomu. Bet tas viss paliek tāds šīs pasaules ietvarā. Un tas ir kaut kas, kas arī parāda, ka vecā derība, viņa lietas izsaka vēl tā kā saka Klemens vēstulē ebrejiem, ka vecā derība ir tikai nākamo labumu ēna, bet vēl ne pats labums. Un Luters to atkal tā skaidro, tai laikā katrs kaut cik ievērojams cilvēks sastapās ar to, ka viņu glezno. Vai jūs kāds ir gleznojis? Portretu. Ir, jā? Viens mums ir. Bet tā vispār jau parasti pie fotogrāfa mēs ejam, vai ne, ja gribam atstāt. Un tad tas ir kaut kā citādāk, jā? Man bija tā, ka man Jumilā blakus dzīvoja un mācīja, un ja nebija ko darīt, un viņa teica, es ēdu pie ābels izstāvu zīmēšanu. Jā. Un tad tur ir tas, kā tās ēnas. Luters redzēja, kā gleznotājs, ka viņš tās skics tais, tad viņš tur tās ēnas uzliek, tā umbra, to viņš uzliek tās ēnas, un tad tas ir tā kā, viņš uztais, uzskicē to bildi kompozicionāli, un kā tur ir, kas tur ievietojas, un tad viņš gleznot to visu ciet. Un tad vairs to skici apakšā nemaz neredz, bet tad tikai redz to bildi īsti. Ka tas ir, tāpat arī tā vecā derība, viņi kaut ko tā norāda, arī tādā ziņā, ka tad, kad cilvēkiem tur tiek runāts par kādu laicīgu labklājību un mūžīgo Dievu žēlastību, ko viņi varēs baudīt, tādā pasaulīgā, tādā valodā, ja tā varētu teikt, kā pasaulīgo labumu valodā, tad tās ir tikai nākamo labumu ēnas. Tas nākamais labums, tas būs mūžīgs un nesatricināms. Tur nebūs vairs šīs dzīves tādās ainās un valodā izteikts. Tā Luters to ir, tas
to nākamo labo mēnu, tā skaidrojas ar tādu glezniecības, vairāk tādu alegoriju, vai kā varētu sacīt. Jo tolaik jau fotografi nebija, un tad, ja no kāda mums ir portreti saglabājušies, tas nozīmē, ka viņš ilgu laiku ir sēdējis mākslinieku priekšā, un mākslinieks ir vairākas dienas, tad tur gleznojas, un ja tas ir, pēc tevis ir palikuši 10 portreti, tad zini, ka tas cilvēks ir vismaz mēnesi vai vairāk vērojis, kā tas gleznotājs darbojas. Ja. Nu, lūk. Ījaps. Elifās ir runu beidzis. Ievērojiet, cik skaisti saruna. Viņi viens otru nepārtrauc. Viens beidz runāt, viņš pateica, es esmu runājis, tad otrs iesaka, un tie pārējie gaida un klausās. Jā, tas ir, to mums būtu jāmācās. Jā, to mums lūdzu arī ņemt vērā, jāmācās, jāmēģina, ir tā kaut kā, un tas nav nemaz tik viegli. Iedomājieties, ka tur iekšā viss deg, jo tur taču kā, tur tā saruna ir tik spraiga. Un tur patiesību sakot, Elifās saka, likās jau, ka tu tāds gudrs cilvēks, bet patiesību sakot, skaties, ka tu neizrādies muļķis. Ka tev pašmuļķība tev nenobeidz. Un tur viss, un runā kaut kādas tādas lietas, kur kaut kur gribētos pateikt, es taču to visu zinu. Un kaut kur gribētos pateikt, nē, tas nav tā. Un tagad ir pabeidzis Elifās to runu, un Ījaps tagad atbildēja sacīdams. Kaut man rūgtumu svērtiņu svērtu, visu manu postu svariem liktu, par jūras smiltīm tas smagāk sver, tādēļ vārdi man samisas, jo visvarenā bultas mani ķer, un viņu indi dzer mana sirds. Dieva briesmas stājas pret mani. Vai mežēzelis brēks leknā zālē, vai vērsis mauros pie mistras siles. Kas plieka neēdīs bez sāls, vai olas receklim kāda garša. Negrib tam pieskarties man dvēseli, nešķīsta man šī maize. Kaut man dāvātu, ko es lūdzu, ko gaidu, kaut dotu Dievs, lai uzklausa un sadragā mani, izstiep roku un nocērt mani. Tad man būtu vēl mierinājums, skaudrās sāpēs es gavilētu, ka svētā vārdus apslēpis nesmu. Kur man spēks, lai vēl gaidu? Kāds mans gals, ka vēl ciešos? Vai es tik stiprs kā akmens, vai mana miesa nav vara? Vai palīdzība nav atņemta man? Un mans padoms no manis attrauc. Ījaps droši vien, ko viņš no draugiem varēja gribēt. Mierinājumu, līdzjūtību un iežēlošanos. Bet tās pamācības par to nemaz neliecina. Tur jau nav kaut kāda iežēlošanās no viņa draugu puses. Tur ir, tagad viņi dakterē viņu ar pamācībām. Nevis raud ar raudošajiem un priecājas ar priecīgajiem. Kā to saka apustulis. Un viņš saka, kā jūs varat sagaidīt, lai es tādās sāpēs, tā gludi un skaisti runātu, ka jums nebūtu kur piekasīties. Jo viņam atbild uz to viņa garo, izmisīgo runu, ka viņš nolāda to dienu, kad viņš ir ieņemts, un to nakti, kad viņš
tika ieņemts to dienu, kad viņš piedzima. Viņš negribētu būt dzimis, jo, kā viņš šeit iesaka un saka, kaut visu un postu svariem liktu. To pēc tā, ko viņš ir piedzīvojis, ko tur viņam ieliks otrā svaru kausā? Labu ēšanu un dzeršanu vecumdienās. Tāpēc viņš viņam saka, pacieties. Viss vēl labi beigsies. Tur nekas labi vairs nevar beigties. Šai pasaulē nekas te nevar labi beigties. Tur tai otrā svaru kausā, tad ieliec kaut visus pasaules labumus. Kaut vai no vēlna saņemtu visu varu pār visām pasaules valstībām un viņu godību. Tas nevar atsvērt to nelaimi un to bēdu, kas par viņu ir nākusi. Ar to nevar nomierināt. Neko tur nevar sastāstīt, kādus gardumus tu vēl ēdīsi. Tāpēc jau tur ir tas par olas receklim kāda garša. Viņš ir, tas viss tas ir nomiris. Nav vairs nekā tāda, ka prasīt, ko tu gribi? Ko tu gribētu apēst, izdzert, kādu sievu tu varbūt gribētu, vai varbūt vēl kādus bērnus, vai kādu mantu, vai cik daudz zelta. Neko viņš negrib no tā. Jo ar to nevar izārstēt to nelaimi, kas par viņu nākusi. Un te ir norāde uz cilvēku dzīvi vispār. To, ko ir nodarījis grēks, vēlns un pasauli, un paša miesas prāts caur cilvēku grēkā krišanu, to nevar aizlāpīt ne ar ko, kas ir šajā pasaulē. Ne ar ko. Ne ar zeltu, ne ar sudrabu. To var dziedināt tikai ar Kristus svētajām asinīm. To nevar atsvērt ar šīs pasaules labumiem. Labi, tu zaudēji 7 bērnus, tad piedzimst tev 77. Tu zaudēji 500 kamieļu mātes, tad 5000 nāks vietā. Nē, ne par to. Uz Dievu raud viņa acis. Un tas ir tas, ko Elifāzs jau ir padomiņu devis. Pēc Dieva dzītos es tavā vietā. Un savas rūpes nodotu Dievam. Tas jau ir tas, uz ko Iejaps sauc dienām un naktīm. Tieši tas jau arī ir tas. Brīnišķīgu padomu viņam ir devis viņa biedrs, un cik skaisti apsolījumi, vēl beigās tu labi ēdīsi un ilgi dzīvos. Es negribu vairs dzīvot, saka Iejaps. Un viņš saka, kaut man dāvāt, ko es lūdzu, ko gaidu, kaut dotu Dievs. Un te ieskanas ļoti svarīga tēma. Šeit viņi ir, no mūsu puses mēs varētu jautāt, ko tad tu gribi? Tik brīnišķīgas lietas tev nu pat Elifāzs sasolīja. Viņš gaida savu taisnību no Dieva. Viņš gaida, ka viņš varētu nākt Dieva tiesas priekšā un aizstāvēt sevi šajā tiesā. Bet ievērojiet, tālāk neizskatās, ka Iejaps Dieva tiesas priekšā sevi varētu aizstāvēt ar savu taisnību. Pēc kāda laika mēs lasīsim, kad tur būs vēl citi izrunājušies un Bildats un Cofārs, un kad tā pirmā tūre sarunā ar draugiem būs tā kā noslēgusies, tad Iejaps viņš saka,
Cilvēkam, kas no sievas dzimis, dienu maz, bet nemieru daudz, kā puķi tas dīkst un vīst, bēg kā ēnu un nepaliek. Uz tādu tu vērs savas acis, viņš saka Dievs, mani tu ved ar sevi tiesāties, vai var celties un nešķīs, it nekad. Bet tā viņa runa turpinās, un viņš saka 16. un 17. nodaļā, zeme neapsedz manas asinis, lai mans vaimans neapslāpst, 18. pants. Uzraksts tajā holokausta upuru piemiņas vietā, tepat Biķernieku mežā šis pants. Zeme neapsedz manas asinis, lai mans vaimans neapslāpst. Jau mans liecinieks redz debesīs, un mans galvinieks augstumos. Viņš runā par Kristu. Tas ir viņa izpircējs, galvinieks un liecinieks. Liecinieks kam? Ījaba taisnībai. Kādai taisnībai? Ticības taisnībai. Ticības taisnībai, kas Dieva priekšā var pastāvēt. Apsmēja mani paša draugi, pēc Dieva raud manas acis. Viņš, lai izspriež starp vīru un Dievu, šis galvinieks, starp cilvēka dēlu un viņu tuvāko. Paies noliktie gadi, došos tai ceļā, kas atpakaļ neved. Mans gars ir salauzts, manas dienas izsīkušas, kapi man. Es neesmu izsmieklā likts, viņu ņirgās man kavējas skatiens. Galvo pats sev par mani, kurš gan cits man sitīs saujā. Ja vecajā tulkumā, ieliec ķīlu pie sevis pats par mani. Dieva dēls, patiesa Dievs, patiesa cilvēks, ir samaksājis par mums. Viņš ir ielicis ķīlu, savu svētā gara ķīlu. Uz to Ījabs, tas ir tas, par ko viņš saka, kaut man dāvātu, ko es lūdzu, ko gaidu, kaut dotu Dievs. Protams, vai viņš to skaidri tajā apzinās, bet viņš saprot, ka viņam vajag kaut ko vairāk no lielā Dieva. Nevis pilna lāda rēdienu un kā saka, laba veselība, jo tas jau ir galvenais. Tā ir laba manta, viņa noderīga, bez šaubām. Bet vai tas ir pats galvenais? Nē. Viņš saka, tad man būtu vēl mierinājums, kaudrās sāpēs es gavilētu. Par to žēlastību, kur Dievs saka pēdējo vārdu. Tas varētu tai otrā svaru kausā būt ielikts. Vienīgais, kas var pārsvērt visas tās bēdas, ko viņš ir piedzīvojis. Visu to rūgtumu, ko viņš ir baudījis. Kas ir smagāks par jūras smiltīm. Visvarenā bultas viņu ķērušas. Tad, ja tas piepildītos, tad viņš gavilētu. Un tas ir tas, kas arī mums ir svarīgi atcerēties. Dažkārt un daudzkārt, es domāju, kad dažkārt viņi kristīgie ļaudis par to domā, un tad, kad viņi par to domā, viņi daudzkārt nonāk pie tādas apziņas. Kā es vispār tāds, pēc visa tā, ko es esmu pieredzējis, kas ir manas savainotās ar kroplās dzīves un dvēseles, tas stāvoklis, kā es vēl varēšu tur debesīs priecāties? Kur man būs vieta tām gavilēm, par kurām Bībelē rakstīts? Un Ījabs saka, tad, kad šī Dieva taisnība atklāsies, kad notiks tas, ko apostols Jānis raksta savā vēstulē, cik lielu žēlastību Tēvs mums ir devis, ka varam saukties Dieva bērni. Mīļotie, tagad
mēs saucamies, ne tikai vien saucamies Dieva bērni, tādi arī esam. Bet nav vēl atklājies, kas būsim. Bet zinām, ka tas atklāsies, tad būsim viņam līdzīgi un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un tad būs gavilis. Tad būs gavilis. Lai kas būtu noticis pirms tam. Lai cik tas smagums tajos svaru kausos liktais, ko nevar atsvērt ar šīs pasaules labumiem. Ka tur būs šī Kristus taisnība un Dieva klātbūtne dot. Tad aizmirsīsies, tad Dievs nožāvēs visas asaras. Tad bēdas tiks vērstas gavilēs. Ar asarām būs sēt šajā dzīvē, bet pļauts ar gavilēm. Tad man būtu vēl mierinājums, skaudrās sāpēs es gavilētu, kas svētā vārdus apslēpis neesmu. Redziet, viņš turas pie svētā vārdiem. Viņi nav minēti vēl. Vēl mēs tikai nojaušam, ka Ījabam ir ticības taisnība, kas nāk no evaņģēlija un Dieva žēlastības apliecinājuma. Viņš to zina. Viņam tas ir sludināts, mēs nezinām kā. Bet viņš neatkrīt šajā bauslības moralizēšanā, bet viņš cer uz to žēlastību, kas ir dāvāta no Dieva. Šī grēka piedošana, kas beigās ir šis apsolījums. Savās mokās viņš no šīs cerības neatsakās. Kad viņam sieva saka, nolād Dievu mirsti, ir jābūt kaut kam tādam, kas ir īstais pamats viņa dvēselē, ka viņš vēl aizvien turpina ticēt un cerēt. Un tas nav šai pasaulē pamatots. Jo viņš zina, ka viņa pestītājs dzīves, un pēcgalā viņš sausies par pīšļiem. Un tad, kad pat viņa visa miesa un āda būs sajūs, viņš redzēs viņu pats ar savām acīm. To, pēc kura tā ilgojas viņa sirds. Redziet, viņš tur evaņģēliju ticību. Viņš tur to mācību, kas jau tajā senajā laikā varbūt ne tik bagātīgi, ne tik pilnīgi, ne tik daudz kā mums, kas esam pie laika beigām nonākuši, un mums ir jaunā derība, un Kristus jau ir nācis un to piepildījis ar savu augšām celšanos un gara izliešanu apzīmogodams. Bet jau šeit viņš ir tas evaņģēlija pats skolotājs un pats arī māceklis. Bet viņš tagad saka tāpat kā visiem tiem, kur smagi cieši, viņam liekas, ka viņi jau vairs nevar. Bet, kad viņi vairs nevar, tad Dievs viņus tur. Ne jau, ka Ieps pats savā spēkā kaut ko no tā būtu spējis. Un pats savā spēkā viņš saka, kur man spēks, lai vēl gaidu? Kāds mans gals, ka vēl ciešos? Redziet, kamēr viņš sēdēja pelnos un lobīja ar lausku nost kreveli savām vātīm, lai tur var salaisties mušas, iedēt kāpurus un nopuvušo miesu noēst, lai būtu cerība, ka beigsies viss tas process un varbūt sadzīs vai kā. Viņš jau visu to domāja, viņš to turēja sevi un viņš ar to varēja tikt kaut kādā galā, bet tad atnāca mīļie draugi. Ar bauslību, ar vislabākiem nolūkiem, ar brīnišķīgu bauslības mierinājumu, ar leiputrīs apsolījumu beigās. Tas bija par daudz.
ka tev tagad vajag vēl vārdu cīņas izcīnīt pret aplamību. Nu, tad tie spēki izsīks, tāpēc viņš to saka tagad. Vai es tik stiprs kā akmens, vai mana miesa nav vara, vai palīdzība nav atņemta man, un mans padoms no manis atrauc. Vai drauga žēluma nevajag tam, kas izmisis kurni pret stipro. Viltīgi mani brāļi kā strauc, kā palu gultne tie zūd, tie melnē kā ledus, apslēpjas tajos sniegs, kad veici uznākties sīkst, karstumā iznīkst no savas vietas, karavānas nogriež sānis, tuksnesī noiet un pazūd, lūko ūdeni temānas karavānas, šebas ceļnieki cer uz to, kaunas, ka paļāvušies, atnākuši tie pieviļas. Tāpat jūs tagad ar mani ieraugāt briesmas, jau nobīstaties. Un te laikam Ījabs ir ieraudzījis kaut ko tādu, ko nemaz nevarētu noprast no viņu draugu drosmīgajām pamācībām. Viņi nobīstas. Nu kā tu nenobīsies, ka tu redzi, ka tādam, kas ir līdzīgs tev, tāds posts uznācis, un viņi tur ir ieraudzīdam viņa bēdas sēdējuši 7 dienas, un ir domājuši, kāpēc viņam tā notika? Kas tad būs ar mani? Un te nu ir tā kā vislielākie soģi kādreiz, kad vienu noziedznieku vai grēcinieku pieķer un tagad tiesā viskaudrāk, varbūt viņi tiesā tie, kas paši tajos pašos grēkos būdam ir nobijušies, kas būdami zagļus sauc ķeriet zagli. Tas nu būtu kaut kā, tā būtu tā viena lieta, tikai tas viss notiek Dievu priekšā, nevis cilvēku priekšā. Jo, ja Dievs tā ir darījis ar Ījabu, droši vien viņā ir kaut kāds apslēpts ļaunums bijis. Nu, mēs neredzējām, mēs esam cilvēki. Dievs jau redz katru. Nu tad, ja Dievs tagad liek viņam tā ciest, tad viņš ir vainīgs, bet nu it kā mēs to tā kā nezinām. Bet tomēr nostāsimies taisnības pusē. Vai kā pasaule šo te ir pilna pie laicīgām lietām, pat pie savas politikas kaut kur, kad sāk stiprā pusē nostāties, viņi taču stājas stiprā pusē, vai ne? Kā no Dieva pusē, tie draugi. Dieva pusē viņi stājas. Jo kā būs, ja viņi mēģinās tā kā līdzi žēloties, kā tā, vai tas bija taisnīgi? Tad viņi var to vareno sadusmot. Bet redziet, tai lietai ir jābūt stiprai. Es negribu upuri, bet žēlastību. Pestītājs teica, ejiet un mācieties to. Ejiet un mācieties. Ko tas nozīmē? Kad evaņģēlija gaismā, kur, jā, mums ir apslēpts kādas lietas, bet Dievs jau nesaka, mīli savu tuvāko kā sev pašu, ja viņš neko slikti nav izdarījis. Vai ja viņš ir brīnišķīgs un svēts, tad mīli viņu kā sev pašu. Ja viņš slikts sūnī,
tiesā. Nē, Dievs saka, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Ja tu pats grēka gabals būtu iekļuvis tādā nelaimē, ko tu gribētu? Lai tev nāk un pamāc, apsūdz, glāst ar bauslības bozi. Un taču nē. Tas, ko viņš saka, vai drauga žēluma nevajag tam, kas izmisis skurni pret stipro. Un uz to jau viņš cerēja. Viņi viņu labo un dakterē. Ar savām pamācībām. Jā, Sebāš ir vīrišķīgs un ticīgs. Un viņa draugi nav, ne tik vīrišķīgi. Jā, bet tās tādas cilvēces īpašības, jā. Ticība, jā. Ījaps ir ticībā, viņi ir bauslībā. Viņi nav vēl žēlastības atziņā. Viņi ir bauslības atziņā. Bet tas pie kā mēs atgriežamies. Bauslība ir nespēcīga mūs glābt, mierināt un mums palīdzēt. Tikai evaņģēlijs, tikai žēlastība, tikai Kristus nopelns. Un tas ir tas, kas viss caur te iet tā, jā. Tā ir taisnība, jā. Viņi nav šai evaņģēlī ticībā. Un viņš rāda tādu ainu, kā iedomājieties karavānu. Dodas pa tuksnesi, un tur tā ir sadalīts, ka tev ir jānoiet tajā laikā, kad tur var kustēt pa to briesmīgo svelmi. Arī naktī varbūt bieži vien iet, jo tad labi redz zvaigznes. Bet tev tai vienas dienas ietvarā vēlams, ja tas iespējams, nonākt līdz nākamajam ūdens avotam. Iedomājieties, tūkstneša dēli. Viņiem tas bija zem viņa goda ceļā padzerties. Tas, ko stāsta par beduīniem. Tur ir karsts, viss tur tā karavāna tur dodas. Beduīns nekad nedzers, pirms viņš nebūs nonācis pie akas. Tas zem viņa goda. Kā? Viņš vienu dienu var izturēt nedzērs. Tas tā kā viņam tāds gavēns. Bet tikai ļoti svarīgi ir nokļūt līdz tai akai. Ja tā aka ir 2 dienu gājiena vai 3 dienu gājiena, te jāpaņem ir kaut kas līdzi. Bet cik tu daudz paņemsi līdzi, un ja tu aizēji, un tur nav ūdens. Jā, tur bija tas strauts, viņš bija, bet viņu vairs nav. Labi vēl, ja tu tur aizēji un atrod smirdošu pļensku, ko iepriekšējie karavānas ceļotāji ir, tie lopi tur ir dzēruši, un tur tas viss tikai tik dubļi palikuši. Tu nezini, kā tu tur iesmelsi, kā tu to iedzersi. Un cik tas ir briesmīgi, ka tu zini, ka tev bez tās veldzes un valgnes, tas ticamākais liktenis ir tas, ko tu jau tūkstnesī daudzkārt esi redzējis. Tur mētājas tie kauliņi, gan cilvēki, gan kamieļi, jo viņi nav varējuši aiziet līdz ūdenim. Un tā viņš savā ceļā Ījaps ir cerējis uz saviem draugiem, ka viņi atnāks, un tas būs kā ūdens malks, kā atspirdzinājums. Bet ar viņu sanāk tā, ka viltīgi mani brāļi, kā strauts, kā palu gultne, te izzūd. Jūs jau esat karti kādreiz pētījuši, tur tūkstnešu karti, un tur ir tādas upes ar tādām svītriņām iezīmētas. Ko tas nozīmē? Viņas pavasarī ir. Kad Atlas kalnos skūst ledus, vai tur vēl kādi tie kalni, tur ir arī sniegot. Tad tur kaut kas ir, tur ūdens, tur ir varena straume,
nāksim pēc mēneša, dzersim. Nu, nē. Kamēr ir labi, tikmēr ir labi arī tie draugi. Kad vairs nav labi, tad uz viņiem nav ko cerēt. Tas, ko Ieps saka. Viņi izsīkst kā tās upes, ko kartē var redzēt, viņi tur ir. Atvaizē viņi tur nav, jo nav labi. Un tad tā karavāna iet tālāk vēl cerēdam kaut kur, varbūt tur ir cits karavāna ceļš, kur kaut kādu īstu ceļu var iztaisīt un pazūd. Tu neko. Viss tie kamieļi un cilvēku kauliņi tur balo tuksnesī. Kaunas, ka paļāvušies, atnākuši tie pieviļas. Tāpat jūs tagad ar mani. Ieraugāt briesmas, jau nobīstaties. Vai tad sacīt, dodiet man, no savu krājumu par mani maksājiet, glābiet man no naidnieku rokām, no varmāku rokām izpērciet mani. Māciet man, es cietīšu klusu, kur man vaina stāstiet man. Cik stipri ir taisnības vārdi, bet ko var pārmest tādi kā jūs? Vai jūs domājat vārdus norāt, vai grūdieņu vārdi tik vējam vien? Par bāreni kauliņus metat, tirgojaties par savu draugu, tad paceliet vaigu pret mani. Vai tad es jums melotu vaigā? Atkāpieties, te viltus nav, atkāpieties, es palieku taisns. Vai man uz mēles ir netaisnība, vai mans augslējs nejustu postu. Ieskanas viena tēma, kas pēc tam ieskanēsies arī viņa draugu vārdos. Kā jau es teicu, tie draugi jau bija bagāta cilvēka, bagāti draugi. Viņi bija darījumu partneri. Un izskatās, ka viņi Iebam bija arī parādā. Un tas šeit vēl pie Ieba tas skan ļoti tā delikāti, bet viņu apsūdzībās vēlāk tas skanēs tā. Tu esi aizdevis uz lieliem augļiem, tu esi, tu esi izputinājis cilvēkus ar savu, jāteic, aizdošanu uz procentiem. Nē, īsti jau viņi to nevar viņam inkriminēt. Bet, zinām, alkatību viņi tur vēlāk mēs lasīsim, viņi apsūdz tādā alkatībā. Un šeit Iebs saka, es jau neprasu, lai jūs man tagad atdodat to, ko jūs esat parādā. Jo ne pēc tā kāro mans sirds, lai es tagad varētu, tur atsākt savu veiksmīgo saimniecisko darbību. Ne par to ir stāsts. Tad, kad nāca tie virsū tie kara pulki, tie sabieši un tie sirotāji un kaldieši, viņi aizveda tur visu to mantu. Ko? Ābrahāms kopā ar Mamri sametās uz vienu roku un vajāja Kederlomeru un sakāva un atņēma visu to laupījumu, ko viņi bija paņēmuši tur Sodomā un Gomorā un tur apkārtējās tajās pilsētās un atdeva Sodomas ķēniņam atpakaļ. Te ar tā varētu tā kā ar lieliem ganāmpulkiem jau nekur ātri un tālu neaizies tur ar ēzeļmātēm un kamieļmātēm, kurām visām ir tur kamielēni un ēzelēni, un tāpēc viņi sauc par mātēm. Ar tādu jau lēnām virzās. Vēl viņas varbūt varētu noķert. Iebs saka, es to negaidu no jums. Ka jūs tagad sakāt,
tagad mani apsūdzat par kaut kādām tādām, viņš jau dzird to apsūdzību. Viņa vēl tā nav ieskanējusi, bet izskanējusi tieši. Ieskanējusies ir. Viņš saka, es jau negaidu, ka jūs tagad ar savu kalpa pulku atņemsiet sabiešiem vai kaldējiem to, ko viņi man ir atņēmuši. Es to pat negaidu no jums. Iežēlošanos, līdzjūtību, cilvēcību. To es gaidu. Cik stipri ir taisnības vārdi? Viņš saka, ko tas nozīmē, ko tas izsaka? Bauslības taisnības vārdi ļoti stipri. Tas ir vesers, kas satricina klintis. Iemet cilvēku pulkā bauslības bozi, un kuram trāpīs tas kaut kas. Kuru bauslību nevarētu apsūdzēt? Kurš varētu no bauslības apsūdzības paslēpties un teikt, es esmu taisns? Varbūt šoreiz tā boza tev netrāpīja, tad tu vēl vari mēģināt. Bet vēl stiprāki ir Kristus taisnības vārdi. Daudz stiprāki. Tā ir pilnīga, šķīsta, svēta Dieva dēla taisnība, kas mums ticībā tiek dota. Vēl tas nav redzams nācis, bet mums tas jau ir dots. Tie ir vēl stiprāki. Viņš jūt jau arī tajās viņu runās to pārmetumu. Viņš pazīst viņu moralizējošo runu. Viņš saka, bet ko var pārmest tādi kā jūs? Jūs vicināsiet to bauslības taisnību, to bauslības vāli un saucaties draugi. Es gaidīju vienkāršu cilvēcisku līdzjūtību. Vislabāk, protams, būtu, ja mēs kopā varētu priecāties, visi kopā sacīdami. Es zinu, jau tagad debesīs ir mans galvinieks, kurš būs starpnieks starp mani un Dievu, starp mani un manu tuvāko. Cilvēkam ar cilvēku. Tas ir tas, par kuru Dietrihs Bonhoeffers ļoti skaisti ir pateicis savulaik, ka kristīgie cilvēki nekad nav divi vieni, vienmēr pa vidu ir trešais, un tas ir Kristus. Viņš ir starpnieks starp cilvēku un Dievu, un arī starp cilvēku un cilvēku. Izlīguma nesējs, galvotājs un ķīlas devējs. Un viņš ir tik stiprs ķīlas devējs, ka ne vēlns, ne pasaule, ne grēks, ne bauslība nespēja mūs satriekt un iznīcināt. Tik tālu šodien. Bet skaists tulkojums. Skaists. Man sevišķi patika tas salīdzinājums, vai ne? Kādi jaunā darība, veco darība, vai ne? Tas tā kā moment foto, vai ne? Un šitā te, un glezniecība, vai ne? Par tām ēnām un to glezniecību. Jā. Tas tā, kā saka, tā ļoti tā uzrunāja. Es saku, tas ir no Lutera palienēts, jo tur jau viņiem daudz ar gleznotājiem iznāca darīšana. Mums tikai Evai ir bijusi darīšana ar gleznotāju. Un ar tas bija vairāk tādā garlaicības brīdī. Un bērnībā, jā.
Nē, nu, bet tas ir tā, nemaz garlaicēs brīdī tas tā, bet tas, kā saka, ļoti parādot. Man, piemēram, tagad liekas, nu, ļoti dziļi, kā saka, Dieva darbs ļoti stipri redzams, ne tas kaut kā tā jaunā derība, viņa kaut kā, nu, ir beina, bet, nu, es te dzirdēju, vai ne, kad daži, piemēram, tikai jauna derība, vai ne, iztiek. Jā. Nu, bet tas ir šausmas. Tā nav tas... Redzi, tur ir tāpat kā to gleznošanu. Bez tā ēnu uzlikšanas tā glezna nebūtu tapusi. Arī mūsu ticībā tas skelets un tas pamats ir vecā derība. Jo tas jau arī bija, kā tad jauno derību sludināja apustuļi. Viņi uz vecās derības pamatu. Uz tā, ja tā varētu teikt, uz tā pamatu, uz tā skeleta, tad tā viss tā būtība arī parādās, ko Kristus ir darījis, ko viņš ir devis. Citādi viņa, nu, tā kā drusku paliek bez tāda droša pamata, bez rakstu pamata. Tur ir vairāk tā kā jāpielē galvu un jāpadomā, bet tā kā vien jauno derību, tas pamaz kaut kā. Nu, to, man liekas, ka tagad arī, ka mēs esam vecai derībai pievērsušies, to ļoti arī labi var sajust un redzēt, cik uzreiz tas paliek, nu tā, ar tādu labu pamatu svēto rakstu. Ka mēs redzam, ka gan vecajā derībā ir evaņģēlijs iekšā, un nav vecā derība tikai bauslība. Bet ka te viss tas, ko mēs redzam, ko tie senie vēl pirms jaunās derības ir ticējuši un cerējuši, tas mums ir atklāts, protams, jaunajā derībā daudz skaidrāk, bet arī viņiem tas bija.